Tas, ka OIKS traucē pilnīgi visiem, ja, gan ģimenēm, gan uzņēmējiem, ja, tā ir taisnība. Jo valstī var būt tikai viena enerģētikas stratēģija. Panākt viszemāko cenu priekš saviem iedzīvotājiem, saviem uzņēmējiem, gan elektrijai, gan siltumam. Tas, ka OIKS radās ja, kā schēmošanas peļņa, ja, tas, protams, ir fakts un ir ļoti saprotama vēlēšanās ja, šo schēmu izjaukt. Bet vai tas ir viegli? Tas noteikti nav viegli. Jo dzīvojam tiesiskā valstī un ir jābūt tādam vairāk pakāpju plānam, ja, kas šo te problēmu atrisina. Un nobalsot un pateikt, ka vienā datumā tas beigsies, varbūt var par svētku svinamām dienām, ja, bet ne jau par tik sarežģītu sistēmu, kāda ir OIKS, faktiski krāpšanas schēma. Jo mēs visi maksājam savos elektrības rēķinos par kādu konkrētu uzņēmēju garantētu peļņu, ko valsts viņiem ir garantējusi. Un jautājums ir arī tas, ja, vai šis dubultais tarifs, kāpēc dubultais tarifs? Kāda aprēķina tur bija pamatā? Un es domāju, ka par šo lietu gan ir vērts pameklēt tomēr vainīgos, kas tie bija, vai tā bija viņa muļķība, vai tā bija viņa ļaunprātība, vai vienkārši paviršība un nezināšana, lai otrreiz vairs tā neatkārtotos. Jo mēs redzam, atcels jau to OIKS kādu dienu, ja? Bet tas nenotiks deklaratīvi vienā dienā konkrētā datumā. Tātad soli pa solītim. Kļūdu pieļaut ir ļoti viegli, to var izdarīt vienā dienā. Kļūdu labot, kā redzam, nav tik viegli.